Esmu Melks, jūs skatāties BR Media, sekojiet visur, kur jūs varat viņus atrast, un es vairāk neko jūzats. Īsāk sakot, man bija kaut kādi 7-8 gadi. Mēs ar Senci braucām par veikaliem. Skatīties drēbes, zin kā jauns ar vecākiem braukām apkārt, iegājām streetshopā. Kad maziņš bija, zin kā, Ozols stāvēja toreiz. Kas bija maziņš, šausmīgi vispār apsi patīk un tādas štēles, iegājām iekšā. Nopirkt toreiz to zilo bandanu, viņā tāds zils bandans bija. Un O7 džemperi atvērt. Ar strīķiem tā bandana? Nē, parastais laikats, jā, tādu tipu nopirkām un Ozols man toreiz uzsēja viņu uz galvas. Pamācību. Es jūtos toreiz beigās vecs. Un zin kā, un tagad es tā iedomājos, tagad skatos to, kas mums notiek apkārt. Vispār, kas hip-hopā tādā. Kā tev liekas, kurš tagad, šodien varētu, kurš būtu no tiem reperiem, kurš varētu uzsērt kādam mazam bērnam tiešām bandānu uz galvas? No reperiem, kurš varētu bandānu uzsērt? Es domāju, Ancis varētu uzsērt bandānu. Tas pats Ozols arī varētu uzsērt joprojām to pašu bandānu. Ancis Ozols, ok. Jā. Tas liek mierīgi. Kā tev pašam liekas, teiksim, tagad mums bērni, kas ir no 7 līdz 10 gadu vecumam, vai viņi vispār tādu kā vārds hip-hops tieši Latvijas mērogā zina? Es domāju, ka var tās ne tik ļoti kā agrāk. Jo. Viņi uzsver par hip-hopu daudz tā kā savādākas mūzikas, kas nav īsti hip-hops. Var tās viņi tur kaut ne tās pašas solas uztver kā hip-hopu tīri. Kaut gan viņi paši saka, ka tas nav tā kā īsti hip-hops, ka tas ir tā kā joku projekts. Bet varbūt tās tie mazie bērni arī uzsver to kā hip-hop 10 gadīgi. Ok, ar tev pašam kā reperim, teiksim, tev gribētos, lai būtu apakaļ visi tie laiki, kad bija Ozols, tur viss Ozols Gustavs. Protams, ka gribētos. Tā kā nostalģija un es domāju, mēs to varam izdarīt. Kas tieši ir jādara, lai tas būtu atpakaļ? Jāražo. Tas pārāk rūpnieciski skan. Jātais laba mūzika. Jātais hip-hops labs. Jākoncentrējas uz kaut ko tādu atkal. Ok, bet vai tas ir, teiksim, viegli izdarāms, ja tajā pašā laikā, teiksim tā, nesauksim vienības, bet ir lietas, kas, manuprāt, degradē to visu jūsu pasākumu. Vai tas ir viegli to izdarīt? Uz tā fona, kad ir, tu saproti, par ko es domāju. Jā, tas paliek grūtāk. Viennozīmīgi, jā. Visādas ir komercijas vēl. Bet nav tā, ka to nevar izdarīt. Es domāju, ka to var izdarīt. Vienkārši arī daudziem veciem izpildītājiem, kas ir tā kā atmetuši cerības, ir jāatgriežas tā kā pie saknēm, un es domāju, ka kopā mēs to varam izdarīt. Kopā tas ir viss, tā kā jūsu vecie reperi, kas bija, teiksim tā. Tu varētu sarakstīt kopā dziesmu ar veco Gustavu un veco Ozolu, kādu viņi bija kādreiz? Es ar Ulsmiras jau, vairāk Gustavā jau. Es ceru, ka es ar Ulsmiras kādreiz vēl būs Gustavo. Un es ceru, ka viņš atgriezīsies atpakaļ pie tās mūzikas. Es pat domāju, ka tas varētu notikt. Pēc kāda laicība. Tas viņam visticamāk, ka jāatgriežas apakaļ tur, kur viņš nonāca. Nē, tas tīri ar tagadējo redzējumu. Vienkārši pie hip-hop kā formas, kā pie beatiem, pie skaitīšanas, pie kaut kā tāda. Man liekas, tas ir vajadzīgs. Jo viņš bija uzkāpis tādā līmenī, kad viņš jau ļoti tā kā bija dabūjis savu tā kā, viņš palika kā ikona. Un tajā brīdī viņš palika par Asaru Ulsmiras. Man tas nebija īsti saprotams, bet tas arī varbūt no manas puses tas būtu bijis egoistiski prasīt, lai viņš tā kā paliktu joprojām tas reperis, kas visiem patīk, jo mēs katrs principā dzīvojam sev un varbūt tas, ko viņš tagad atrada, tas bija viņam tas miers, kas viņam bija vajadzīgs. Es saku, ja pieņemsim, tas tagad sēžu mājās un domāju, davai, bļāmens, es sākšu rakstīt rapu. Tu vienkārši izdomāšu, nezinu, kāpēc. Jā, davai, es sākšu rakstīt rapu. Saki, teiksim tā, kad tu sēži, izdomā visu, es rakstu rapu, es sarakstu savu tekstu, es ieeju, piemēram, YouTube'ā,
un meklēju līdzīgas, kas man to ir sarakstījis, vai ne? Un tagad es domāju, vai es vispār kādreiz vēl mūsu tajā mazajā zemē izsitīšos ar to, ko es sarakstīšu. Ja es sarakstīšu tīru underground, kāds kādreiz bija, teiksim. Varbūt es par to izsišanos nav tā tīri jādomā tik ļoti tā, ka tagad es šito sarakstīšu un vai tas aizies vai nē. Es domāju, ka ja tu darīsi to, kas tev patīk, tā pašam tev būs pārliecība par to, ko tu dari un patīk. Es domāju, tas varētu nostrādāt. Protams, tam visam vajag praktiku arī ļoti lielu. Bet kāpēc gan nē? Es domāju, ka ir jāmēģina. Ja tu jūti, ka tevī tas ir iekšā un ka tu gribi to darīt, es domāju, ka ir jāmēģina. Okay, kā reperi, no kurienes viņi mācās? Viņi mācās no kurienes viņi. Jā, viņi iedvesmojās. Kā iedvesmo vairāk? Jā? Es nezinu, kuram tas ceļš. Katram jau droši vien ir pa savam tas ceļš. Man bija tā, jā, kad es sākumā... Man ir brālēns, kurš ir 5 gadus vecāks par maniem, un viņš tā kā sāka to visu kultūru izkopt, un man arī likās ļoti interesanti, ka, man ļoti piesaistīja tas viss. Un viņš man rakstīja kasetēs iekšā visādu veco mūziku, un es klausījos nesapratu vārdus vispār, ko viņi tur repo, bet man ļoti piesaistīja tā forma. Es tur lēkāju pa gultu un klausījos tās kasetes, un man rītīgi iedvesmoja, tas bija kaut kas tāds jauns. Ar brālēns arī skaita? Nē, viņš neskaita. Neskaita tikai tāds iedvesmot. Jā, viņš ir iedvesmoties. Ok, līdzīgi kā Ozoliņam. Hokejistam. Es saprotu, arī onkuls laikam bija. Tur vienkārši bija iedevs kaut kāds instruments, un viņš kaut ko mēģināja. Līdzīgi tā. Bet viņš man tā kā iedvesmoja. Kopš es arī sāku tā klausīties to mūziku un sāku tā ģērbties un būt iekšā tajā, es arī ap to laiku tieši arī sāku rakstīt. 12. Ok, pēc tam runājot par to pašu ģērbšanās stilu, kas tagad notiek? Tas, ka kādreiz tad bija, teiksim, tu paskaties uz reperu, barā viņš nepazudīs. Jā, varēja uzreiz izcēlēs. Jā, kas šodien? Jā, tagad reperis brīžā nevar atpazīt. Viņš izsās pēc vispār, kas tu nevarētu iedomāties, kad viņš repo vai kaut ko tādu, bet viņš... Jā, kaut kāds viss ir ļoti mainījies. Ok, es pēc tam biju pagājušo gadu uz to freestyle battle Getiņā. Un tur es arī to pamanīju, kad reāli uznāk, teiksim, tas pats Zeltiņš uznāk uz skaita, un uznāk tas reperis, kuram tā kā tur ir jāuzstājās, freestylā. Un, ja es viņus nezinātu, tāpēc divas es nezinātu, kurš ir reperis un kurš ir kurš. Kādreiz, tu pats saproti idejiski. Un varbūt runājot par to freestyle battle, teiksim, no tavas puses, tieši par Geto Games freestyle battle, brīvrunu battle, ja pareizāk runāsim. Kāds ir tavs viedoklis vispār par to? Es domāju, no organizātoru puses viss ir ļoti labi, bet ir no izpildītāja puses, kas tur piedalās, trūks kvalitāte kaut kādā ziņā. Kvalitāte, tas ir tieši... Viņi nav sagatavojušies. Tas tā, es domāju, ka daudz man piekrist, jo es zinu daudz reperis, kas var tās kādā dzīvokļa tusiņā. Viņi skaita daudz kvalitatīvāk un daudz labāk. Es nezinu, kāpēc viņi nepiedalās tajos battlos, bet brīžiem liekas, ka tajos battlos tā kā tur atlasās nevis labākie, bet tieši pretēji. Kaut kā tā. Okay, es nezinu, kāpēc tas tā ir. Man līdz tam brīdim, kamēr atvērās tas Geto brīvrunu battles, man kā parastajam cilvēkam, kurš neskaita rapu, man likās, ka freestyle battles, tas ir kaut kāds pilnīgs undergrounds, kas notiek kaut kādā bez mazo šķūnī, kur salasās divi čaļi, kas savu viens otru brutāli nolaik. Sākums gan jau, kad saknes kā, nāca no kaut kā tāda. Un man likās, kā tev liekas, piemēram, ar to pašu ar tiem, teiksim, lamu vārdiem, ko viņi ir aizlaiduši? Jo, teiksim, latviešu valoda nav no tām bagātākajām valodām tieši lamu vārdu nozarē, vai ne? Nevarētu nosaukt. Bitīt matos, katru 2-9. Jā, es par to tieši domāju. Un kā tev liekas, vai tas ir tas mīnus, kas varētu būt tam brīvrunu batlam? Vai tieši tie lamu vārdi, jo manuprāt, ka tas raps, viņš ir tas, viņai tas bišķi tas undergrounds iekšā, un kā viņai ir jābūt. Tur bija mājās gadījums, kad tu diskvalificēji kādu, jo viņš pārāk lamāja. Kā tev liekas, vai viņam ir jābūt tiem lamu vārdiem vai nav iekšā? Principā, man liekas, ka it kā pareizāk būtu, ka tur nebūtu jābūt tiem lamu vārdiem. Tas būtu it kā pareizāk. Bet es uzskatu, ka varētu tur būt kaut kāds tāds viens, kurš būtu tiešām pa tēmu iekšā. Tā, kad viņš nebūtu vienkārši lamāšanās pēc. Bet jā, vienkārši valodu vajag izkopt. Ok, labi, tad turpināsim, pieņemsim, sakiet...
tu kā reperis būdams, protams, ir skaidrs, lai arī katru lietu, ko tu dari, lai kā tu viņu mīli. Es uzskatu, vēl joprojām, ka lielākā motivācija mūsdienu pasaulē ir nauda. Nu, jebkurā gadījumā. Vai tu esi kaut ko nopelnījis? Reāli tādu, ka tu jūties, es tagad to izdarīju, un tagad es reāli saņēmu lielo piķi, un tagad es varu dzīvot. Vai tev negrauž iekšā tas, ka Latvijā tu tomēr... Tas lielais čeks man nav bijis. Nav bijis. Nē, bet es esmu nopelnījis kaut ko. Bet jebkurā gadījumā, lai cik banāli tas neskanētu, man tas nav svarīgākais un tā tālāk. Nē, man piemēram tā, ka man ir diezgan maz dziesmas izdotas ārā. Bet man ir ļoti daudz ierakstītas dziesmas. Dažreiz man ir tā, ka tas ir tā kā mediatīvs pasākums priekš manī. Es ierakstot dziesmu, es viņu varu neizdot ārā. Es tā kā sev esmu apmierinājis ar to dziesmu, ar to procesu. Ja man var tās dzīvē situācijas kaut kādas notiek vai kā, es uzrakstu par viņām tekstu un es tā kā palaižu viņas vaļā. Tas ir tā kā tīri priekš manīm. Dažreiz ir tā, kad es paklausos vecās dziesmas, tad es izdomāju, to tomēr vajag izdot. Vai, tad es viņu pabeidzu, pielaboju kaut ko. Bet... Varbūt tas ir arī tas lielākais iemesls, kāpēc štatos skaita pa cash un Latvijā neskaita pa cash. Jā, tāpēc, ka te nav tā industrija tik liela tajā visā un te var nopelnīt, bet varbūt tad bišķīt ir jāpāriet komerciālāk uzreiz. Es saku, ko tu dari vispār brīvajā laikā? Teiksim tā, rap noliekot malā, tu no kā tu iztiec? Es strādāju parastos darbus, bet pagaidām, es aizgāju no darba, man atlaida par to, ka es strādāju lidostā un tur bija jāstrādā divas brīvas, un tajās brīvdienās bija alkohola apmācības, tā kā. Un man bija jābūt alkohola speciālistam, un viņas nebija atmaksātas, un es pateicu, ka man ir ārpus darba arī ļoti daudz lietas, kas jādara. Un man žēl tos cilvēks, ka visa dzīve ir darbs. Un tad man pateica, varbūt šī nav tava īstā vieta, un skatījās tādām acīm, un es pateicu, jā, varbūt šī nav man īstā vieta. Uzrakst dziesmu. Nē, man nav ne naids, nekas pilnībā. Viņi dara savu darbu, es saprotu ļoti viņus. Rap industrijā, viņa ir īstenībā, manuprāt, es esmu redzējis ļoti daudz strīdus starp diviem reperiem. Ja runājam, teiksim, Latvijas mērogos, tad baigi atmiņā ir iekritis starp Gustavo un Ozolu. Tur bija tā taisnā tiesa un visu, un tur sazvaros mazas būdams, tur sēdēja klausījos, tie bija, manuprāt, pirmie lamvārdi, kurus pat iemācījos. Tas bija liels notikums. Jā, Es joprojām taisno tiesa zinu visu no galvas. Man tur kā reperi, tur klausījos. Tā ir ritī klasika, manuprāt. Es atceros vēl dušā sēdēju un tipa baigo freestyle močīju, pat tur sēdēju, zikā spogulis pretī, tur likās. Tas bija ritīgi, jā. Tagad tas pat jūs ar Eiku. Nākamā versija. Jā, nākamā versija. Saki, kā ir, zikā, tev es tā Facebookā skatījos, un tev tagad bija, Reikam bija koncis, Koļatos nostājās, viņš Koļatos pāris dienas apakaļ. Jā. Un bija tas pārsteiguma viesis, un pārsteiguma viesis bija tu. Tā sanāca, jā. Kā tas viss, jums bija viss tas konflikts? Gaiši man naudas samaksājums bija. Labi, nē, es jokoju. Bet jā, mums bija nesaskaņas, tas bija laikam ziemas periodā, tas viss tā kā sākās. Mēs izlaidām ārā vēl ziemas prieku video. Un tad sākās vienkārši kaut kādas nesadalīšanas, kaut kādas nesaskaņas. Tas bija vairāk tā personīgi, tas nebija tīri nedēļ naudas, nedēļ kā, tas bija vienkārši kaut kādām personīgām lietām, kuras mēs katrs uztvērām pa savam kaut kā varbūt. Jā. Viņam kaitināja daudzas lietas, kā es daru, man kaitināja, kā viņš dara, un tad kaut kā tas viss izvērsās uz to visu. Jums varbūt nevajadzētu tagad sarakstīt kaut kādu miera dziesmu kopā, ka tur tagad miera dziesmu. Mums viss ir ok, bez mazēšu tā. Baigi interesanti būtu, zikāt, ka viens otru noliek, un tad tipa viss tā. Jā. Ka beigušies. Varbūt kāds gaida, es tur lasīju komentārus, citi tur saka, ka tur varētu viņu salikt, citi tur saka. Citi saka, paldies Dievam, kad reiksi, kad... Pārsteigumiem pilns būs turpmākais laiks, jebkurā gadījumā. Bet viss, ko es varu pateikt to, ka mums viss ir kārtībā, mēs atkal esam draugi. Un es domāju, vartās pat labiem draugiem dažreiz vajag tā izstrīdēties.
tas tā kā nostiprina tikai to visu mūru. Zini, kas ir, man baigi interesē vienu šķēlu runājot par šo konfliktu. Tu izlaidi to pirmā tā konflikta dziesmu, tā bija tā, es pārdomāju. Jā. Viņai bija, ja es nemaldos, skatījumi kaut kādi, varbūt palabot 200 000 ar kaut ko. Man liekas, ka tagad kaut kas tāds. Tagad ir 300 laikam. Nu jā, nu labi. Okay, es neesmu skatījies pēdējā laikā to visu. Tā, atskatīties to visu. Bet tas tā man baigi acīs iekrīt. Tev bija, teiksim, tas skaitlis, un Reikam bija 400 000 ar kaut ko. Jā. Un tad man rodas jautājums. Tās tīri teorētiski. Ja cilvēks skatās, pieņemsim skaidrs. Es tev tagad uzdodu jautājumu, jā. Un mēs to sagriezīsim uz pusēm. Un es atbildu, jā. Un tu atbildi. Un cilvēki tikai atbildi. Jā, skatās tikai atbildi. Kādas tev ir domas par to? Es nezinu. Kāpēc tā ir? Man liekas, ka tas ir īsti. Zini kā, manuprāt, es pirms skatoties ar savām acīm, to visu es redzu kā neizglītotu klausītāju. Es tā redzu. Varētu varbūt tāpat būt. Jā, tas man tā uzreiz ir. Tas ir popularitātes jautājums, varēs. Popularitātes jautājums. Varbūt. Jā, nevis varbūt, bet tas ir popularitātes jautājums. Bet man arī, piemēram, būtu interesanti redzēt tā kā visu stāstu, nevis tikai stāstu beigas kaut kādas. Bet tā tas ir. Jā, varbūt tās tur kāds bariņš pie kādas dzīvokļa skatījās visu kopā. Man atbildu, man bija viens skatījums tikai. Reika atbildu par savu, ka tas atsevišķi mājās saskatījās. Es biju par šo. Tā interesantāk likās viņiem. Diezgan personīgi. Bet jā, mēs esam izgājuši cauri tam etapam tā. Pa kalniem un pa lejām, un tagad viss ir kārtībā. Tu esi visā tajā iekšā, saki, kas varētu būt nākošā, kas šitā? Tam tāds bijis. Es nezinu. Es ceru, ka neviens. Varbūt es vienu brīdi domāju, kā varētu būt, ja būtu popmūzikā. Šitais te viss bijis. Teiksim, tur Donam ar Reiniku. Kā viņi tā, mēs slēkas, mazikā, bet tā iztēla dažkārt tā strādā. Varbūt es viņu sākt repot. Sākt repot. Es nezinu, es īpaši popmūzikā neesmu pat pasaules līmenī tā novērojis tādas tā kā atbildes. Očuram ten Bīberam ar Selenu Gomezu bija tur tā cīņa par bijušajiem tā tālāk, viņiem tur bija tās cīņas. Bet es tā īpaši neesmu novērojis. Es zinu, ka Latvijas mērogos, ja runā par popmūziku, es atceros, kad bija nevis musical, bet Bermonu Dilstiru ar Lauri Reiniku. Kad viņi izdeva to savu dziesmu, to... Bet viņš neko neatbildē. Jā, tas arī Rajončiks, ja kāds... Jā, tas tā kā bija uz viņu. Puikas no Rajončiks, jā. Tā kā vajadzētu, es nezinu, vai kaut kā izdarīt, lai bija popmūzika. Varbūt Reiniks mēģināja uzrakstīt tekstu, bet viņam tā kā nesanāca, un viņš neatbildēs, nezinu. Moška. Saki, kā tev ir vispār ar tuvākajiem plāniem? Plāno, varbūt kaut kāds jauns albums? Tagad ir tā sanācis, kad es būšu tā kā slepenais viesis Reika koncertos. Mēs būsim Saldū, mēs būsim 17. laikam jūnijā, mēs būsim Liepājas pludmalē un 30. jūnijā mēs būsim Summersoundā. Tas ir tā tuvākais pagaidām. No manis solo es palēnām sāku aktīvāk tā kā gatavot materiālu. Tīri vairāk, es tagad beats taisu pēdējā laikā, man tāda iedvesma ir vairāk uz to visu. Gribās kaut ko, tā kā atgriezties pie saknēm, bet saglabāt to, kā lai paskaidro, to, lai viņi varētu uzlikt ballītē to dziesmu, bet tajā pašā laikā, lai to varētu nosaukt par hip-hop, un arī cilvēki no rajona varētu klausīties, lai tur nebūtu tīri tā kā, lai tas neskanētu, lai tas nebūtu vienkārši stulbums kaut kāds. Lai tam būtu jēga, lai tas būtu pozitīvs, lai to varētu uzlikt ballītē un lai tas būtu hip-hops. Tīri tā. Tev ir godīgi ar tas projekts, kas jums viss tas dēlpak. Baigi labi. Manuprāt, ka tieši, ja runā par to tuc, ko tu saki, man liekas, ar to, tieši tā, tur baigi labi sanāca. Es nezinu, vai nāc ar mums, es rakstītu vēlreiz tādas dziesmu iekšā. Bet man viņi patika. Jā, nezinu, vai vēlreiz, bet tajā laikā kaut kādā sanāca kaut ko tādu. Tas bija vairāk kā joks, mēs var teikt, ballītē sēdējām, izdomājām. Daudz cilvēki brīžiem interpretē daudz nopietnāk to visu, nekā mēs to patiešām paši esam domājuši. Pārprot, tā kā nesaprot. Dažreiz mēs ballītē sēžot izdomājam vienkārši dziesmu, ierakstam un pēc tam kāds par viņu tur iztirzā viņu un katrs
piesienās katram vārdam un tā tālāk. Bet, saki tam, kā lai, Felipe, kas bija tas melnākais no jūsu kompānijas. Saki viņam, jūs sarakstījāt liriku, vai viņš pats? Nē, viņš pats sarakstīja. Viņam palīdzēja, man tā liekas. Man liekas, viņam Žēnis palīdzēja. Bet pa lielam viņš pats visu sarakstīja. Bet viņš diezgan kvalitatīvi, manuprāt, tā viņš arī koncertos diezgan uztver to hypiņu. Tā, ka... ko lai saka, Tas ir tās tā kā, apmēram, Los Amigos, tā kā repa versija, tagad mūsdienu, tā, cilvēkiem var tas liekas tā piesaistoši. Viņš savu solo albumu nedomā? Felipe? Es nezinu, viņam joprojām patīk nāc ar mums dziesmu, viņš viņu klausās. Lojāls. Viņš ir lojāls, jā, tā dziesmai. Bet es gribētu īsumā dzirdēt no Felipas tādu solo. Varbūt tās pat ne tādu pārtīju repu, bet kaut ko tādu dziļāku, kas ir vairāk tā kā no viņa. Tā, kad varētu sajust kaut kādu viņa personības iezīmes vai kaut ko tādu. Tas būtu interesanti man pašam arī paklausīties. Saka, kā ir pieņemsim? Tā viņš pozitīvs. Ja runājam, tas man teiksim, kas man dzīvē, kas man motivē. Tā, protams, ir nauda. Tas ir skaidrs, ka bez naudas neko. Protams, mani kā vīrieti motivē sievietes. Saki, kā ar tev, teiksim, tu to visu redzi pavisam savādāk, pavisam savādāk, kā es to redzu. Es tev redzu kā uz steidžu, bet tu redzi mani kā no steidžu. Un saki, pieņemsim, meitenes. Ir vairāk, teiksim, kopš tā brīža, kad tas sāc to reāli jau. Tev vienam klipam tomēr ir, teiksim, 500 štukas skatiem, vairāk, vai ne? Es domāju, ka tev meitenes redz, vai ir tāds kā, Jā, bet tikai es īpaši to nekoncentrējos, varbūt, gan jau, kad ir vairāk nekā, kad... Tā dīvaini teikt, ka es būtu parasts cilvēks, bet es vēl neesmu neparasts cilvēks, esmu parasts cilvēks. Bet tā tīri meitenēm dziesmas, es esmu ierakstījis meitenēm dziesmas, bet viņas nav publicētas. Esmu ierakstījis meitenēm dziesmu un aizsūtījis viņai personīgi, jā, bet neesmu publicējis. Pārāk personīgs. Reiks nesen uzrakstījis. Džusītē, kā saka. Un tā ļoti labi dziesma. Bija labi, patīkams piedzīvājums. Skaidrs. Tas kopsumā no manis viss ir. Paldies, ka atnāc. Jā, paldies tev. Izāk sakot.